Jāsaka paldies Maijai, ka janvārī man savu draugiem sarakstīja, pie aicināja kā kustību konsultantu, kurš arī darbosies. Pats jaunākais. Jā, 2 mēnešus Ingos pie mums. Man sauc Simona Līne, es Jandālē esmu 1. gadu, man te ļoti patīk. Es domāju, ka es te vēl ilgi paliku. Man sauc Laimu, garšo šokolādu un patīk karsta duša. Un Jandālā no paša sākuma nebija, bet māja uzaicināja, ieraujot tempā ieejas. Jā, mums bija tā, ka viens spēlētāji kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja vairs turpināt strādāt. Es saku strādāt, jo šis, ko mēs darām, ir darbs pie mums, un es pazvanīju Laimi, tu nevarētu, tu negribētu, nevēlētos. Un Laimi jau nedzīvo gluži Talsos, iznāk braukāšana, bet pagājušajā gadā bija vēl interesantāk, kad Agnese pie mums uz mēģinājumiem, ko viņa darīja? Skrēja ar kājām no laucienes. Jā, viņi piedalījās lielajā maratonā, un šis bija treniņš tās, skriet ar kājām. Ejam tālāk. Sveiki, mani sauc Renāta Krause, es arī Jandālē esmu 1. gadu. Un es esmu tas lielais grāmatotārps, un tāpēc, ka es gāju uz bibliotēku, tad arī man māja uzaicināja, un tad es esmu šeit, un man šeit ļoti patīk. Ejam tālāk. Mani sauc Agita, un es spēlēju Jandālē arī 1. gadu, un nonācu šeit diezgan nejauši, bet man patīk. Mani sauc Diana, Krause Diana. Es Jandālī jau 3 gadus šeit darbojos. Un šī ir mana māsa, Anna Krause, Laura Anna Krause. Ja? Un viņa mums ir ļoti svarīga, jo viņa ir čukstiņš un aptvērējis un aizvērējis. Tur pateikt par sevi. Jā, man sauc Anna. Pagaidām es te tikai cenšos palīdzēt, bet turpmāk vēlētos arī pati piedalīties teātrī. Man sauc Kristīne. Teātrī pie mājas jau es esmu no 6. klases. Man liekas, es esmu Tu jau nepateici, kurā tu tagad mācīs? Es tagad mācos 12. klasē, iesaka matemātiķi izveiki. Pie mājas vienmēr mīļi un silti un jauki. Un te vienmēr ir interesanti. Te kā otrās mājas un otrā ģimnīte, ko vienmēr ir interesanti būt kopā. Man sauc Sabīna, un es Jandālē esmu jau 6. gadu. Un būšu vēl ilgi. Lai gan 12. klasē. Tas nekā. Pierīts un uzlēkusī saule kaisiet dzirkstošu zeltu. Pār rāmās jūras vilnīšu
rokām. Jūdzi no krasta, ūdenī šūpojās zvejslaiva, un tūkstošiem kaili, cita citu apsteigdama, saskrēja cīnīties par ēdienu kruskā. Bija sāksies jauna, rosības pilna diena. Bet krietni attālā, viens pats, starp laivu un jūras krastu, Jonatans Livingstons Kai mācījās lidot. 100 pēdu augstumā viņš centās saglabāt smelcošu grūtu spāru un muguras izlieku. Izliekums nozīmēja, ka lidojums būs lēns, un viņš samazināja gaidu, līdz vējš kļuva par čukstu viņa sejā, līdz okeāns gandrīz apstājās uz vietas. Dedzīgi koncentrēdamies, viņš samiedza acis vēl maz drusciņu vairāk. Tad viņas balvas sabozās, viņš apstājās un krita leju. Kājas lidojumā nekad nesastomas, nekad neapstājas. Gaisā apstāties, tām ir kauns un negods, bet Jonatans nebija parasts putns. Vairums kāju necenšas iemācīties vairāk par pašiem vienkāršākajiem lidošanas paņēmieniem, kā tikt no krasta līdz barības vietai un atpakaļ. Jo vairumam kāju svarīgi ir nevis lidošana, bet gan ēšana. Taču šai kājai svarīgs bija nevis ēdiens, bet lidojums. Svarīgāks par visu pārējo. Jonatana Livingstona kājām lidojums bija mīlestība. Viņa vecāki jutās satriekti, redzēdami, ka Jonatans augas dienas pavada vienatnē, atkārtotams lēnu planējumu, vingrinādamies un vingrinādamies. Putns nezināja, kāpēc tā notiek, bet lidojot zemu, augstumā, kas mazāks nekā pusi no viņa spārna izplatuma, viņš gaisā varēja noturēties ilgāk un ar mazāku piepūli. Šie planējumi beidzās nevis ar ierasto šļakstu, glaznām atcikoties pret ūdeni, bet kā ar garu un lēzami slīdējumu, līdz viņš skāra ūdens virsmu. Kad viņš šādus zemos slīdējumus sāka izmēģināt, viņa vecāki jutās no tiesas satriekti. Kāpēc, Džon? Kāpēc tu nevari būt tāds kā pārējais bars? Kāpēc tu nevari atstāt zemo lidojumu pelikāniem un albatrosiem? Kāpēc tu neej? Dēls, no tevis tik vien kā kauli un spalvas. Tas nekas man, kauli un spalvas. Man vienkārši gribas zināt, ko es spēju izdarīt gaisā un ko ne. Man vienkārši gribas zināt. Kāpēc, Jonatan? Un kas tas par ceļu? Kāpēc tu centies darīt neiespējamo? Nē, tas ir iespējams. Es to jūtu. Katram ir tiesības dzīvot savu īsto es. Es nevaru un negribu apstāties, ja zinu, cik debesis ir lielas. Paklausījuši Jonatanu, laipni sacīja viņa tēvs. Ziema vairs nav aiz kalniem. Tad zivis pazūd dziļumā. Visi tie lidošanas smalkumi paši par sevi jau ir labi. Bet neaizmirst, ka putns lido tāpēc, lai dzīvotu, ka putns lido tāpēc, lai ēstu. Jonatans paklausīgi pamāja ar galvu. Vairākas nākamās dienas viņš centās uzvesties tāpat kā pārējās kājas. Viņš patiešām centās, klaigāja un cīnījās kopā ar pārējo baru ap moliem un zvejas laivā. Nīra ūdenī pēc zivju un maizes kripatā. Taču viņam neizdevās pielāgoties.
Apgūstamais temats bija ātrums. Un nedēļu no vietas trenēdamies, viņš par ātrumu uzzināja vairāk kā visātrākā kāja pasaulē. No 1000 pēdu augstuma, stāvā kritienā, viņš triecās pretī viņiem un sapta, kāpēc kājas nemēdz krasi mesties, laik vēzējot spādus. No 2000 pēdu augstuma viņš mestamies kritienā, mēģināja atkal. Tas prasīja milzīgu piepūli, taču gribētais tika panākts. Jonatans bija sasniedzis pasaules ātruma rekordu kāju vidū. Taču uzvara bija īslaicīga, līdz ko viņš mainīja spārnu leņķi, tā nokļūt tajā pašā nevaldāmajā briesmīgajā mutulī. Un tas ķēra viņu ar dinamīti spēku. Jonatans kāja šķiet gaisām sašķīstam un ietriecamies akmens cietajā jūrā. Lai viņi saudzīgi novilktu okeāna vigarā. Un viss būtu galā. Peldēdams viņš sevī dzirdēja dīvainu domu balsi. Tas nekādi nav iespējams! Tas nekādi nav iespējams! Es esmu kāja. Daba man ir novilkusi savus robežas. Ja būtu paredzēts iemācīties tik daudz lidojumu prasmu, man galvās būtu gatavas schēmas. Galvā būtu gatavas schēmas, man schēmas būtu gatavas galvā. Ja būtu paredzēts lidot lielā ātrumā, man būtu pie kura īsies spārni, un es barotos ar pelēm, nevis ar sivīm. Tēvam bija taisnība. Man jāizmirst šīs blēņas, jālido mājās pie bara un jāapmierinās ar to, kas esmu. Nabaga kāja ar ierobežotām spējām. Balss pieklusa un Jonatans piekrita. Kājas vieta pa nakti ir krastā, un kopš šī brīža viņš apņēmās būt normāla kāja. Tā visi jutīsies mierīgāk. Viņš gūti atgrūdās no tumšā ūdens un laidās uz krasta pusi. Pateicīgs par to, iemācījies taupīt spēkus zemajā lidojumā. Tomēr ne, viņš nodomāja. Es pārvalku svītu visam, ko iemācījos. Es būšu tāda pati kāja kā visas citas un lidošu tāpat kā visas citas. Jonatans jutās labāk izlēmis, ka turpmāk būs tikai viens no bara. Vairs nebūs tā saistošā spēka, kurš lika viņam mācīties. Vairs nebūs neveiksmi un nebūs izaicinājums. Un bija tik patīkami vairs nedomāt. Tikai laisties cauri tumsai pretī piekrastes ugunī. Tumsa! Viņā sāk traukties, ka neaizdobjā balss. Kājas nekad nelido tumsā! Kājas nekad nelido tumsā!
būtu gatavas schēmas. Tev būtu piekūni īsie spārni. Piekūni īsie spārni. Kāds es esmu bijis nejēga. Viss, kas man ir bijis vajadzīgs, ir piekļaut lielāko spārnu daļu sev cieši klāt un lidot tikai ar pašiem spārnu galiem. Īsi spārni. Viņš uzlādās virs melnā ūdens 2000 pēdu augstumā un nemirkli nedomādams par neveiksmi un nāvi cieši piekļāva spārnus pie ķermeņa, gaisā atstādams tikai īsos smailos spārnu galus un stāvā kritienā metās leju. Jonatans gāja, samietis acis tvēja, ļāvās līksmē. 140 jūdžu stundā, nezaudējot kontroli. Interesanti, ja kristu leju nevis no 2000, bet no 5000 pēdu augstuma. Cik ātri tad? Mirkli iepriekš sev doties solījumi bija aizmirsti. Viņus aizrāva stiprais, varenais vējš. Tomēr viņš nejūtās vainīgs, ka lauza sev dotos solījumus. Tādu solījumu der tikai kājām, kurš samierinies ar ikdienišķo. Putnam, kurš izjūtas varenības pieskārienu, tādu solījumu nav vajadzīgi. Apstāties nedrīkstējis, un tādā ātrumā viņš tev neprata pagriezties sānis. Sadursme nozīmē tūlītēju nāvi, un tāpēc viņš aizvēra acis. Kad Jonatans kāja krastmalā piebiedrojās varam, bija jau vēls. Viņam reiba galva, viņš bija kārtīgi izsalcis, bet tomēr, pirms nolaišanās, viņš apmeta cilti un izdarīja apmetienu. Kad citi uzzinās, viņš nodomāja, kad dzirdēs par uzvaru, viņi priecāsies kā nekudri. Kad viņš nolaidās lejā, kājas bija sanākušas uz padomas sapulci. Jonatan kāja
nostājies vidū. Jonathan Livingston Kaija, nostājies vidū, lai ciestu kaunu visu pārējo kāju priekšā. Tas bija kā runkas belziens. Jonatana ceļgali pamira, spalvas sašķuka un ausīs atskanēja dunošas troksnes. Stāvēt vidū par apkalnojumu, tas nav iespējams. Mana uzvara, viņi nespēja saprast, viņi maldās, viņi maldās. Stāvēt vidū par apkaunojumu nozīmē tikai vienu, ka viņš tiks izrādīts no kāju sabiedrības. Un lēmums bija tikai dzīvē, tālajās klintīs. Neaizmirsti, Jonathan, ka bezatbildība neatmaksājās. Kādu dienu tu sapratīsi, ka mēs esam radīti, lai dzīvotu un ēstu tik ilgi, cik vien iespējams. Kā es nerunāju pretī padomas varam, bet Jonathans pacēla balsi. Bezatbildība! Mani brāļi! Kam piemīt vēl lielāka atbildība nekā Kaijai, kas meklē un atrod augstāku dzīves mērķi? Tūkstošiem gadu mēs esam pastījuši zivju galvas, bet tagad mums ir iemesls dzīvot. Ļaujiet man jums parādīt, ko esmu atklājis. Muļķības! Tas, ko tu dari, nav pēc mūsu likumiem. Ir! Tas ir lielās Kaijas likums. Vienīgais patiesais likums, kas ved uz brīvību. Un viss, kas aizšķērso ceļu, ir jāatvirza malā. Vienalga, lai arī kāds ierobežojums tas būtu. Vairs bija nedzirtīgs kā akmens siena. Vairs bija nedzirtīgs kā akmens siena. Kā akmens siena. Brālība ir lausta. Kājas vienā balsī iesaucās un aiztaisīja ausis, pārgriežot viņam muguru. Turpmākās dienas Jonathans Kaija pavadīja vienatnē. Lielākā bēda bija nevis vientulība, bet gan tas, ka pārējās kājas atteikušās ticēt. Tās vienkārši atteikušās atvērt acis un redzīgi raudzīties pasaulē. Ar katru dienu viņš iemācījās arvien vairāk. Viņam vairs nevajadzēja zvejas laivas un sakaltušo maizi. Viņš iemācījās atrast barību savādāk. Viņš iemācījās nakšņot gaisā. Viņš lidoja cauri biezai jūras vidlai un pacēlās virs tās žilbinoši dzidrajās debesīs. Tajā pašā laikā, kad visas pārējās kājas bija uz zemes, redzēdams tikai miglu un lietu. To, ko Jonathans reiz bija cerējis dot varam, tagad go pats sev. Un viņš nenožēloja par kādu cenu, tas ir noticis. Jonathans atklāja, ka garlaicība, bailes un dusmas ir iemesli, kuru dēļ Kājas dzīve ir tik īsa. Bet tagad, kad domas no tā bija brīvas, viņš patiesi varēja dzīvot
garu un skaistu dzīvi. Neteicis ne vārdu, Jonatans pakļāva tās savai pārbaudē. Pārbaudē, kur nebija izturējis vēl neviena kāja. Viņš izlocīja spārnus un palielināja ātrumu līdz vienai jūdzei stundā īsti pirms apstāšanās brīža. Abi miedzošie putni palielināja lidojumu reizē ar viņu. Tie noturēja ieņemto stāvokli. Tie zināja, kas ir lēns lidojums. Viņš piekļāva spārnus, izdarīja apmetienu un krita leju. Abas kājas traucās leju reizē ar viņu, turēdamās nevainojamā ierindā. Livingstons ar tādu pašu ātrumu traucās leju, izpildīdams garu palielināto vertikālo mucu. Kājas darīja to pašu. Jonatans atsāka līmenisku lidojumu, brīdi klusēja, tad sāka runāt. Kas jūs esat, viņš jautāja? Mēs esam no tava bada, Jonatan. Mēs esam tavi brāļi, balss skanēja laipni un noteikti. Mēs esam ieradušies, lai vestu tevi augšu, lai vestu tevi mājās. Man nav māju, man nav bara. Es esmu izstumtais. Mēs tagad lidojam kalnu vēju pašā virsotnē. Pēc dažiem simtiem pēdu es savu ķermeni vairs augstāk nespēšu pacelt. Tu spēsi, Jonatan, jo tu esi to mācījies. Dienas skola ir galā. Laiks sākt citu. Citu? Netici tam, ko tev rāda acis. Viss, ko rāda acis, ir ierobežots. Skaties ar izpratni, un tu redzēsi ceļu, pa kuru jālido. Viss, kas mūs ierobežo, mums jāatbrīd malā. Viss, kas mūs ierobežo, mums jāatbrīd malā. Tāpat kā visu mūžu, Jonatana kaimiņa pavadījusi apskaidrību, tā arī viņa aplaiksnīja tagad. Kājām taisnība, viņš var lidot augstāk. Var! Debesis ir daudz plašāks, kā to var saredzēt, vai ne? Jonatans vaicāja. Viena no kājām pasmaidīja. Tu atkal esi iemācījies kaut ko jaunu, Jonatan. Bet kas notiek tālāk? Jā, tiešām. Kas notiks tālāk? Kur mēs dodamies, ja tādas vietas kā debesis nemaz nav? Tev taisnība, Jonatan. Tādas vietas nav. Debesis nav nec laiks.
tuvosies ātruma pilnībai. Un tas nenozīmē lidot ar 1000 vai 1 000 jūdžu ātrumu stundā. Katrs skaitlis ir robeža, bet pilnība nepazīst robežas. Ātruma pilnība, mans dēls, ir dzīve tajā. Džonatans pārlaida pēdējo ilgo skatienu savām debesīm, šai brīnišķai sudraba valstībai, kurā viņš bija tik daudz ko iemācījies. Es esmu gatavs, viņš beidzot teica, un Džonatans Livingstons kāja kopā ar abām svaigžņot mirdzošajām kājām pacēlās spārnus. Un pazuda naktsmelnajās debesīs. Paldies!